Mani sauc Inārs Ķempelis. Atrodamies mēs šodien Lobbergs kompānijas Ķekavas kafijas ražotnē. Lobbergs grupai pieder 3 kafijas ražotnes. 2 no tām ir Zviedrijā un 1 ir Ķekavā. Bet Lobbergs dzīves stāsts ir sācies 1906. gadā. Tātad jau vairāk kā 118 gadi. Savukārt Latvijā šis dzīves stāsts ir sācies 2011. gadā, kad Lobbergs iegādājās šo kafijas ražotni. Mēs saražojam 1,2 miljoni kafijas krūzītēm ikdienu. Ražošanas process sākās no zaļās kafijas. Vispirms zaļā kafija tiek attīrīta, un tālāk zaļā kafija tiek grauzdēta. Grauzdēšanas laikā mēs kafijai piešķiram šīs te vērtības, vajadzīgās lietas, dēļ kā mēs vispār kafiju baudam. Tad, kad kafija ir nograuzdēta, tad notiek kafijas pakošanas process. Un pakošanas process jau ir salīdzinoši vienkāršs, jo tad tā kafija vienkārši tiek iepakota iepakojumos. Lobbergs maltās kafijas iepakošana process ir ļoti līdzvērtīgs kā kafijas pupiņām, tikai ar to atšķirību, kad pēc grauzdēšanas kafija tiek samalta. Un maluma pakāpe ir ļoti svarīgs aspekts maltajai kafijai, jo no tā ir atkarīgs, kādā veidā šo kafiju tālāk patērēt. Neskatoties to, kad ir dažādi ražas rezultāti kafijas izcelsmes valstīs, kā piemēram salnas, sālīvi, lietus, sausumi, kad gala patērētājam mums ir jāpiedāvā nemainīgi stabila garšas kvalitāte vai garšas kopums. Un, lai to nodrošinātu laboratoriski ikdienu, mēs katru grauzdēšanas partiju testējam, pārbaudam, lai šo rezultātu sasniegtu, jo gala patērētājs ir pelnījis sajust krūzītē tieši to pašu garšu, ko viņš sajūta vakar, aizvakar vai pat gadu iepriekš. Ne katra kafija, kuru samaļ vai malta kafija, ir paredzēta apliešanas metodei. Tāpēc uz kafijas iepakojumiem ir ikoniņas, kurām vajadzētu sekot līdzi un saprast, kādā veidā šī kafija ir domāta lietot. Svārstīgi, bet aptuveni 70%, varbūt vairāk, varbūt mazāk, bet lieto maltu kafiju. Aptuveni 30%, teiksim tā, ka lieto kafijas pupiņas. Veikalu tīklā Top var iegādāties kafijas pupiņas medium roast, var iegādāties kafijas pupiņas harizma un var iegādāties kafijas pupiņas espresso. Top pircējs viennozīmīgi novērtē tādu, es pat teiktu, vidusceļu, un tā izvēle ir ļoti pareiza, un faktiski pircēja iecienītākais favorīts ir kafija harizma. Mēs saviem patērētājiem šo kafiju piedāvājam kā ļoti godīgu, ilgtspējīgu produktu. Mūsu pievienotā vērtība, kad mēs ražojam certificētu kafiju. Tas nākamais, ko mēs vēl cilvēkiem gribam pateikt, kad mēs spējam piedāvāt visprasīgākajam patērētājam atbilstoši kafiju. Mums ir ļoti svarīgi, kas notiekās ar dabu, un kafija tiek iepakota vidēji draudzīgos iepakojumos. Kafijas grauzdējumi tiek grauzdēti dažādās tumšuma pakāpēs. Cipariņš numur 2 būs vairāk raksturīgs ar vairāk skābuma notīm, un cipariņš numur 4 vai numur 5 būs vairāk jau tāds mazāk skābuma notis, bet vairāk jau būs tāds rūgtuma notis. Ja kafija ar pienu, tad noteikti rekomendētu vairāk skatīties uz tumšāku grauzdējumu kafiju. Ja kafija lieto vairāk melnu kafiju, tad droši vien, kad vājāk grauzdējuma kafija būtu tas, kas vairāk varētu patikt patērētājiem. Ja tā ir maltā kafija, tad ļoti svarīgs aspekts ir ievērot arī proporcijas kafijai, cik daudz mēs beram kafiju krūzītē. Tad tāds ļoti aptuvens vai tāds vienkāršots modelis būtu tāds, 1 grams kafijas uz 15 ml ūdens. Runājot par kofeīnu, tas stāsts ir par to, ka espresso tasītē kofeīns ir būtiski mazāks nekā melnās kafijas tasītē, jo kofeīns rodās tajā brīdī no kafijas pupiņas, kad notiek ekstrakcija, respektīvi, kad kafijas graudi saskarās ar ūdeni. Un tas notiek laika nogriezienī. Tātad melna kafija, kas tiek iebērta krūzītē, aplieta ar ūdeni, šeit gala rezultātā kofeīna daudzums būs, es pat teiktu, reizes 3 pat varbūt vairāk nekā ir espresso krūzītē. Kafiju vajag baudīt tūlīt un tagad, nesteidzoties un to darīt ar baudu.